Te nu mēs esam, pārskatām draugu albumiņus vai dienas grāmatas, jo tas mums ir svarīgi. Tā ir mūsu ikdiena. Bet tagad padomā, cik daudz no taviem draugiem ir studenti. Tādi bija vai gatavojas par tādiem kļūt. Padomā, kas tev ir svarīgi un kas vienaldzīgi. Šis nav kārtējais video ar vēlmu pārsūtīt to tālāk, lai pārējie pakomentē vai izsaka savu virtuālu atbalstu. Ar šo video mēs vēlamies tev aicināt uz darbību, kas var ietekmēt tās lietas, kas tev ir svarīgas. Tur, kur mēs esam tagad, mūs ir novedusi nevis valdība vai krīze, bet vienaldzība. Vienaldzīgs viedoklis pār valsti, tās pārvaldi un nākotni. Padomā, kā ārpus komentāriem portālos un sarunām virtuvēs tu esi paudi savu nostāju. Domā, ka tā nevienu neinteresē? Protams, nevienu neinteresē komentāros un virtuvēs pausti viedokļi. Šobrīd studentiem ir 3 prasības. Nesamazināt finansējumu augstākajai izglītībai. Pagājušajā gadā tas tika samazināts par 1/3, un to plāno samazināt vēl. Šobrīd tas būtu kā atteikšanās no ēdiena. Vai tu būtu gatavs tagad katru dienu samierināties ar vēl mazākām brokastīm, ņemot vērā to, ka pirms pusgada tev jau atņēma pusdienas? Nesamazināt finansējumu zinātnei. Finansējumu samazināja par 63%. Tagad paskaties uz abu roku 10 pirkstiem un padomā, cik daudz tu varētu paveikt, ja tev būtu tikai 4 pirksti. Nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu Eiropas struktūra fonda projektiem. Ar fondiem ir tā, pieņemsim svarīgiem projektiem tev vajag 100 000 latu. Tava ideja ir tik laba, ka tev ir gatava dot 90 000 latu, ja vien pats dabūs tos 10. Tu vienojies, un tagad valsts, kur apsolīja tev tos 10, tevi uzmet, kā rezultātā tu vairs netiks pie 90. Lai šīs prasības tiktu sadzirdētas, 1. decembrī mēs pulcēsimies pie ministru kabineta un dosimies gājienā. Piketa un protesta akcijas ir veids, kā pateikt valdībai, ka mēs neesam mierā ar viņu rīcību. Man nav vienalga, tāpēc es būšu gājienā. Tāpēc šis video ir manā profilā. Jautājums, kā rīkosies tu? Tikai komentēs vai arī nāksi? 1. decembris, 11:00 pie ministru kabineta.